Sveicināti! Šajā video jūs uzzināsiet, kā izveidot savus uzdevumus Genex sistēmā un pēc tam tos iekļaut portāla uzdevumi LV pārbaudes darbos. Vispirms skolotājiem jābūt uzinstalētai Genex sistēmai. Atveram Genex sistēmu. Genex ir atvērts un šeit ievadiet savu portāla uzdevumu LV lietotāju vārdu un paroli. Genex kreisajā pusē ir redzama visa pieejamā izvēle. Lai izveidot jaunus uzdevumus un teorijas materiālus, atveram sadaļu uzdevumi. Vispirms izveidojam priekšmeta mapi, kurā glabāsies visi izveidotie uzdevumi. Mapi var izveidot nospiežot baltajā laukumā peles labo taustiņu un izvēloties veidot priekšmetu. Tagad var veidot pašus uzdevumus. Baltajā laukumā nospiežam peles labo taustiņu un izvēlamies veidot uzdevumu. Atvērts ir uzdevuma izveidošanas redaktors. Augšējā izvēlnē ir redzami teksta formatēšanas iespējas. Labajā pusē ir redzami rīki, kurus lieto uzdevumu izveidošanā. Labajā pusē apakšā ir redzams atbilžu veidu objekti. Baltajā laukumā rakstam pašu uzdevumu. Izveidosim vienkāršu uzdevumu. Cik ir 2 plus 2? Ieliekam atbilžu lauka objektu, skaitliskā atbilde, lai skolēns varētu kā pareizo atbildi ievadīt ciparu. Piešķiram šim objektam nosaukumu atbilde. Apakšā atveras lauka iestatījumi, kur varam ievadīt pareizo atbildi. Uzdevums ir gatavs un tagad tas ir jāsaglabā. Ierakstam uzdevumu nosaukumu. Atzīmējam uzdevumu statusu. Uzdevumu melnraksta statusā nevarēs pievienot portāla uzdevumu LV pārbaudes darbiem, tāpēc tā statusu atzīmējam kā gatavs. Publiskais status ir domāts, lai citu skolu skolotāji varētu redzēt šo uzdevumu. Tagad uzdevumu var aizvērt un lietot to portāla uzdevumu LV pārbaudes darbos. Aizveram sistēmu Genexis un atveram portāla uzdevumu LV. Portālā uzdevuma LV atveram pārbaudes darbus. Šeit sākam veidot jaunu pārbaudes darbu. Priekšmeta sadaļā izvēlamies mani uzdevumi. Kreisajā pusē parādās tikko izveidotais uzdevums. Atzīmējam uzdevumu, un tagad tas ir iekļauts pārbaudes darbā. Tālāk jūs varat turpināt veidot pārbaudes darbu. Paldies par jūsu uzmanību, novēlam veiksmi jūsu darbā!